Visi darbieši, ciemiņi, kur ieradušies šodien pie mums darbā, labdien, bruņoties spēki, ka jūs esiet šeit mums atveduši tik daudz dažādu tehniku, ar kuru var iepazīties jaunieši, ar kuru var iepazīties arī visi pārējie iedzīvotāji un novērtēt, cik mēs esam spēcīgi šajā mūsu valstī, kā ir nodrošināta mūsu ierobeža. Un ļoti patīkami, kad šis lapu skrējiens iet tiešām par robežu, un mēs esam tā kā pierobežas novads. Līdz ar to arī mēs esam tiesīgi šo lapu skrējienu vērot, esam tiesīgi šajā lapu skrējienā piedalīties un ņemt dalību visos tos pasākumos, kurus mums šodien Nacionālajie bruņotie spēki ir sagatavojuši un rādījis visi vakar laikā. Tiešām ir ļoti liels prieks, kad šī skrējiena laikā ņēma dalību visi novada jauniešu biedrības. Viņi izturēja šo skrējienu, palīdzēja nest lāpu. Līdz ar to arī ļoti patīkam šeit, ka ir klāt ļoti daudz jaunieši, jo tieši jaunieši ir tie, kuri mūsu laikos sagatavojās kļūt par karavīriem, kuri būs tie, kuri sargās robežu, tie, kuri dosies misijās un palīdzēs Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem darboties dažādos formētos. Un tiešām ir liels paldies visiem, kuri šodien ieradušies uz šiem jaukajiem pasākumiem. Un šis ir tikai pats sākums. Šodien šeit, šajā laukumā, būs ļoti daudz dažādi pasākumi, kurus mums nodrošinās Nacionālajie bruņotie spēki. 35. zemesargas formējums, un paldies visiem iedzīvotājiem, kuri ar lielu plūsmu šodien ir ieradušies, lai tiešām ar šo jauko skaito pasākumu iepazītos un pavadītu šo savu pēcpusdienu un vakar šeit kopā ar militāristiem un ar novada cilvēkiem. Paldies jums visiem! Labvakar, cienījamie darbas iedzīvotāji! Labvakar vēlreiz! Skrējiena dalībnieki. Tieši 5 dienas atpakaļ Rīgā Brāļu kapos tika no mūžīgās uguns aizdegtas 2 lāpas, kuras uzsāka savu ceļojumu apkārt Latvijai. Ir kopā 2 virzieni, tas ir viens uz austrumiem, un otrs ir uz rietumiem, un apskrienam apkārt Latvijai un tiekamies Subatē. Tātad šodien ir 5. diena. Vēl būs 6. un vēl būs 7. Ja runājam par 21 gadu atpakaļ esošo notikumu, kad tika organizēts skrējiens apkārt Latvijai, tad bija, teiksim tā, cita devīze. Tad bija jāapliecina tas, ka ir suverēna valsts, ka ir valstī sava robeža. Šoreiz skrējiens tiek organizēts ar citu domu, lai apvienotu tautu, lai vienotos, lai audzinātu patriotismu un tādā veidā saliedētu tautu.
Melnieracē jau